Sveiki, mīlulīši! Neliels īsts ienāciens par ļoti būtisku lietu, ar ko es saskaros darbā pietiekami bieži un arī no personīgās pieredzes. Itin labi zinu, esmu izkotusi. Tātad man nepatīk dot ģenerālas lietas, tas nav iespējams, jo katrs cilvēks ir unikāls, neatkārtojams, tā nav frāze, tas ir viscaur redzams, pirkstu nospiedumi, DNS un tā tālāk. Un viņa ķermenis ir pilnīgi neatkārtojams. Ja? Tāpat laikā es gribu pateikt par vienu tādu lietu, ko es esmu ievērojis un uz ko gribu vērst uzmanību. Tātad divas lielas lietas. Asinsspiediens pārsvarā paaugstināts, galvas sāpes. Tātad tās ir ļoti izplatītas problēmas, sauksim to tā. Un 80% gadījumu, 90% gadījumu, kurām pārsvarā vienmēr mēs zinām, katrai ir kaut kādi vismaz 100 iemesli. Ņemot vērā to, ka es to risinu pēc saviem mīļajiem holistikas principiem, paaugstināts asinsspiediens, tur, kā ajurvedā saka, paaugstināts uguns, tur atbildība un tā, ņemsim tīri, ko mūsu ķermenis stāsta. Tā pavisam ģenerāli runājot, ja vispārēji, tas nozīmē, ka kaut kur ir bloks, kaut kur ir bloķēta plūsma, bieži vien tāpēc arī to sasaist kopā ar nierēm, bet iesim drusciņi vienkārši. Daudzos gadījumos, visvairāk, ko es esmu saskārusies, ka cilvēks man nāk un saka, oi, tur augsts asinsspiediens tā. Visiem vispār cita. Šis starp citu ir, man ir draugi ārsti, es ļoti daudz mācos pati no ārstiem. Un arī katru reizi, kad eju pie kādiem holistiskiem speciālistiem, ļoti daudz, pati kaut ko risināt, vienmēr aizlieku zaus un daudz ko caur sevi izburos. Un arī šīs problēmas ir mani skārušas. Un tas ir, kā saka, empiriskā veidā, tas, ko es stāstu. Tagad vairs nav tikai šitas, kas agrāk bija no datoriem, vai arī tur cilvēkiem vai man datora darbs, šis arī jauniešiem ir. Turpat iet arī galvas sāpes klāt. Ir bloķēta šīta daļa, kakla daļa un te pleciņu šīs daļas arī muskuļi. Tam ir, protams, dažādi somātiskie iemesli, arī fiziskie šitā te skrūlēšana, arī augstā ziema. Es strādāju tādā milimetra, arvien vairāk un vairāk tādā juvelēra veidā, kā ķermenis jūtās. Es pat ievēroju, ka pat kapuces un visi šitie ziemas mēteļi un viss tas arī rada šo te sasprindzinājumu dziļi. Jā, gribu neko kritizēt, bet es dzirdēju, ka tagad zāles izrakstot pie speciālista, to darot online. Online nav iespējams sajust šīs te saspringtās vietas. Nekad, ne mūžam. To var tikai klātienē un vai pats sevi, ja jūs šo te pārzinat, izpētīt, izdarīt. Atcerieties, kakla veselība ir vispār, kaut vai lai paliek šī te viena ideja, pārbaudiet savu kaklu. Pirmais, kā jūs to varat pārbaudīt, ir, vai jums viņš ērti griežās šādi, pa labi, pa kreisi. Tur ir vēl daudz interesants lietas, ko šo var notestēt, ja cik mēs esam gatavi pārmaiņām dzīvē. Bet augšā lejā, bet galvenais šis te pagriezties un paskatīties, kas tur notiek aizmugurē un tur. Esiet veseli, es zinu, ka laiki nav viegli, šis mans īsais ienāciens ir varbūt tieši tāpēc, ka es zinu, ka ļoti daudz cilvēku jūtot šo te pasaules smagumu, uzliekot sev paši vai jūtoties tā kā, mēs visi jūtamies, ļoti saspringta šī te daļa, un es ceru, ka šis jums vismaz dažiem, varbūt daudzākiem, es zinu, ka daudziem atrisinās ilgstošas staigāšanas un meklēšanas, kāpēc sāp galva, kāpēc ir paaugstināts spiediens. To visu brīnišķīgi var risināt. Vienkārši, kāpēc es to tā saku, tāpēc, ka mana metode, ar ko es strādāju, ko es esmu pārliecināta, mūsu ķermenis, kurā gan ir problēmas, gan jautājumi, viņš pats ir arī zālis un atslēga un pareizi to visu saliekot, pētot un izdarot, atgriezt un atrisināt praktiski jebko. Ja jums šitas derēja, padodiet ziņu. Pastāstiet vēl kādam draugam, kurš ilgstoši mokās un nevar saprast, kāpēc viņam ir
spiedienu. Teiksim tā, es arī neārstēju nevienu pa online, ja gribās precīzāk, tad ir jāatnāk, jāizčubināt. Bet varbūt vismaz, ja ne tik daudz tādu katrā ziņā virzienu papētiet, galvas sāpes ir cieši arī saistīts ar šo. Visiem veselību, čau, čau!